Talsu apkārtnē ir daudz radoši amatnieki un mājražotāji, kas katrs ar savu unikalitāti papildina novadu. Lai uzzinātu, kādas atbalsta iespējas piedāvā pašvaldība un biedrība Talsu partnerība, ik viens bija aicināts uz apaļā galda diskusiju. Talsu novada pašvaldībā ir izveidota uzņēmējdarbības atbalsta komisija, un es vēlējos veidot saikni starp šo komisiju, lai būtu atgriezeniskā saikne arī līdz mājražotājiem un uzņēmējiem. Manuprāt, šādi semināri ir ļoti nepieciešami visiem mums vietējiem uzņēmējiem, mājražotājiem, amatniekiem. Vienkārši tā iemesla pēc, lai pirmkārt arī satiktos, lai izrunātu sev svarīgās lietas, lai saprastu, kas ir, vai viss darbojās, vai tomēr vajag kaut ko uzlabot, un arī kādu atbalstu mēs varam sniegt. Veidojās tās pašas sadarbības, veidojās kādas idejas. Šāds apmaiņas bieži ir tādas, kur tieši rodās tās idejas. Seminārā uzņēmēji aplūkoja vairākas atbalsta iespējas, kur divas no tām iedalās piekrastes jeb Eiropas jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonda un iekšzemes jeb Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībā projektos. Aktīvāk uzņēmēji iesniedzēji ir piekrastē, bet tam ir arī savs zināms iemesls, jo pirmkārt tur finansējums ir lielāks, arī teritorija mazāka un arī nav ierobežojumi, kā šis apgrozījuma ierobežojums, bet iekšzemē lauku teritorijā es tiešām gribētu, ka uzņēmēji ir aktīvāki. Jā. Šobrīd būs dara Talsu novadam, izsludinās, es ceru, gada otrajā pusē, un ir dažādas iespējas, ir arī atbalsts projektiem, biedrībām. Meklējam veidus, kā atbalstīt. Jā. Uzsākt un vadīt uzņēmējdarbību nereti ir izaicinoši, tāpēc daudzi to pat nemēģina. Pašvaldība un atbalsta biedrības ir vietas, kur vērsties pēc palīdzības, lai pēc iespējas ātrāk sasniegtu uzņēmuma mērķus. Ir šī brīža situācija, ka tu nezini, kas būs rīt, vai kas būs parīt, vai kas būs pēc mēneša, bet mēģināt ir vienmēr vērts. Jo, ja tu nepamēģināsi, tu nezināsi. Tas ir tāpat kā ar kādu jaunu produktu. Es nezinu, vai viņš aizies. Ir kāds, kas ir aizgājis produkts, un ir kāds, kas nav aizgājis, un to tu saproti. Bet, ja tu nemēģināsi, tu jau nezināsi, vai viņš aizies. Varbūt tieši nošausi 10 zaķus ar vienu šāvienu. Pašam arī visādas domas ir idejas, ko varbūt varētu darīt, lai popularizētu amatniecību, mājražošanu un vispār mazos uzņēmējus. Kaut gan valstiski laikam es tā skatos pēc tendencēm Eiropas un arī Latvijas valsts tendencēm, tad mājražotāji, mazie uzņēmēji nav vajadzīgi vispār nemaz. Viņus tā kā cenšas iznīcināt. Jo ir problēma lielajiem ražotājiem, nav kas pie viņiem strādā laikam. Kaut kā jāmēģina ir laikam vākties kaut kādās vairāk biedrībās, jāmēģina vairāk ir audzināt jauno paudzi. Pieteikties kādam no atbalstiem varēs tuvākajā laikā, taču līdz tam ir iespējams iegūt konsultāciju sevi interesējošajos jautājumos, vēršoties biedrībā Talsu partnerība. Šāda veida seminārs notiek pirmo reizi, taču nākotnē plānots veidot vēl līdzīgas tikšanās ar citu jomu pārstāvjiem. Nīcata Anna Stariņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.